Ļoti atvainojos. Kavējam? Jā. Tātad esat laimi gaidīt mūsu literārajā vakarā. Ilgi neapturēšu savu sarunu, pieteikšu profesoru Vjačeslavu Kašķejevu. Lūdzu. Paldies. Jā, liels paldies, prieks būt jūsu vidū. Izrādās manā Google Maps kartē ir vairākas zvaigznītes uz Lačplēša ielas, un es nezinu, kāpēc sāku ceļu pie jums no otra Lačplēša ielas gala. Tādēļ arī esmu nokavējis, bet visi, jā, mēs šeit esam. Varbūt pirms es sāku iedošu nelielu kontekstu. Studiju gados kaut kā korporāciju kustība un idejas man ir pagājušas secenas, nekad tā īsti nesaprastu, kas tas tāds ir, kam viņš ir vajadzīgs. Un tad viss kaut kas manā dzīvē noticis, viss kaut kāds laiks ir pagājis, un tad vienu brīdi es uzzināju, kā mans brīnišķīgs kolēģis Jānis Cimurs, kas šeit ir klāt, ir korporācijas biedrs. Tad viņš man uzrunā, saka, Slavu, kā vakar varētu atnākt. Un tad es nodomāju, tas arī ir tas veids, kā man uzzināt, kas tas tāds korporācijas ir. Ja? Un tagad, skatoties zālē, es redzu vairākas pazīstamas sejas, ja? Tas ir jau pirmais atklājums. Bet jānāk ar ciemu kukuli, vai ar kaut ko jānāk, ja tevi aicina ciemos. Un, ja es pareizi sapratu, tad tā doma bija, man ļoti svarīgs informācijas ir literārs vakars, pareizi, ja? Literārs vakars. Nejauksim to ar fizikas lekciju, ja? To es centīšos ievērot. Un, kā redziet, es nojaušu, ka vakars ir literārs, un tā zvaigznītes, tas ir māksliniecisks efekts. Ja? Labi, forši, man uzreiz ir aizdoms pārējiem. Ja? Bet tas vēl jau vairāk piešķir tādu māksliniecisku noskaņojumu šīm vakaram. Lūk, un redziet, man tad ir viens literāts uz pirmā slaida. Slaidi nav adaptēti, bet savu sāstījumus centīšos adaptēt. Viņi nāk no projekta Fizikas pavasaris, ko laikam jau vairāk nekā pirms gada. Gads tur ir klāt, bet gads nav klāt. Ja? Tas noteikti nav šis gads, man liekas, ka tik nav 2014. Kad kopā ar fondu Viegli mēs īstenojam jauniešu uzrunāšanas projektu, kurš beidzās arī ar manu publisku lekciju. Ir kaut kādas atziņas, kuras es guvu to lekciju gatavot, ar kurām es labprāt ar jums padalītos. Bet vēl, pirms es sāku dalīties ar atziņām, jautājums ir par laika ietvaru un robežām, un sakot, cikos man vajadzētu tā kā veikt? Okay. Nē, tīri to vairāk mazāk monologa virzienā. Es domāju, ka 45 stundu. 45, un tad, ja mēs dabiski pāriesim diskusijā, tad mēs no tās visu izpildīsim. Nepārāk tā vajag iedoties. Jā, un cik es saprotu, šeit ir arī pārstāvēt visu dažādu mākslu un arodu cilvēki. Jā, man nav jāorientēs tikai uz vairākumu no tām sējām, ko es atpazīstu, kur tad es reiz saku, fizikas maģistram, es tad šitam sapratu. To es centīšu paturēt prātā. Labi. Redziet, kā, jā, un pateicos par ūdeni, jo tas ir arī kaut kā. Sveikins vienkārši fantastisks. Jā, es gribu, laikam man divas lietas es gribu šodien pastāstīt. No vienas puses, kaut kādas tādas, kas tad ir tajā zinātnes priekšējā frontē, kaut kādas lietas, droši vien daudz ir dzirdējuši par gravitācijas filmu, varbūt vēl ir kaut kas tāds uz apvāršņa, ka tulītās fiziķi kaut ko tādu atklās, kas parasti cilvēkiem asociējas ar to, ko tad sagaidīt no fizikas kā zinātnes. Bet otra stāsta daļa, kura, manuprāt, ir daudz svarīgāka un kura vies tam cauri, ir par to, kā, manuprāt, tas, protams, ir mans subjektīvais viedoklis un vērtējums, tas, ko fizika kā zinātne dara, ir mūsdienās evolucionējis, mainījies un varbūt ir atšķirīgs no tā, ko no fizikas sagaida. Un tā analoģija, kuru es viscaur izmantošu, lai nodotu šo citādāku, varbūt, lai arī virsraksts, laikam, ir 21. gadsimta fizikas paradigma, šos cilvēks skan, es izmantošu analoģijas starp fiziku un datorzinātni atkal, bet cenšoties nepieņemt, ka visi te ir, ja ne fizika, tad vismaz datorzinātni ir. Ja? Tā, lūk, un tas, laikam, tas
pirmais slaids, kas man ir, kas tā kā ieganst sarunai, tā ir pati pirmā datorprogramma, kuru, varētu, neobligāti pati pirmā, ko es biju ievadījis datorā, bet tā noteikti ir programma, ar kuru es sāku mācīt programmēšanu vidusskolē un darīju to 6 gadus paralēli studējām Latvijas universitātē. Tā ir tāda tradicionāla, mūsdienās droši vien novecojusi mācību lielākoties programmēšanas valoda Paskals. Un tā simbolizē pamat ideju tam, kā mēs sazināmies un sadarbojamies un izmantojam šīs tehnoloģijas. Mēs sarakstām instrukciju virkni, sarakstām kodu, kuram tad tas dators, tas izpildītājs pakļaujas. Ja? Un tas mūsu programmētāja uzdevums ir priekšnosacījums tam, mēs būtu veiksmīgs programmētājs, ir zināt, ko visi šie vārdi nozīmē, kādā secībā viņus likt. Un tad, kad es to valodu esmu iemācījies, tad tas ir tikai no mana talanta un ieguldītā darba atkarīgs, cik izteiksmīgas un bagātīgas un noderīgas programmas es varēšu sarakstīt. Šajā gadījumā izpildītājs programmas ir mākslīgi radīts eksakts objekts, centrālais procesors vienā no daudziem mikroprocesoriem, kuri atrodami šajā telpā. Un kaut kādā ziņā tie ir cilvēki, kas šos noteikumus ir nodefinējuši. Ja es tagad velku paralēli ar fiziku, lūk, droši vien lielākā daļa atpazīst, no kuras tā fantastiska žanra filmas ir šī bilde. Tas ir Matrica vai The Matrix, tāda filma, kura iznāca uz lieliem ekrāniem, tad es kā reiz biju students un man patīk, un tur daudzi griezumi, kad par šo darbu var runāt, bet viena no arī tās filmas idejām, ka lūk, ir kaut kāds visam apakšā stāvošs kods vai viss ir datorprogramma. Un kaut kādā ziņā es gribu šeit piekrist tai filmai, ja man būtu jāsaka, kas tad ir tas, ko mēs no fizikas esam iemācījušies. Ja? Mēs esam iemācījušies, ka realitāte sastāv no noteiktiem elementiem, nedalāmām vienībām, no kvantiem jāēlēties, atomiem, gaismas daļiņām. Un tie elementi arī pakļaujas ļoti skaidriem, striktiem likumiem. Un tikai atkarībā no tā, kādā secībā mēs viņus saliksim, kurā laikā, kuru palaidīsim, būs atkarīgs iznākums. Tāpēc būtības ir fizikas pamat ideja uztvert dabu, to fizikālo pasauli, to visumu. Viņš pēc būtības ir dators, kurš automātiski vienmēr pilda tos likumus, tos fizikas likumus, un mēs varam tikai tā pamainīt inputu un paskatīties, kas sanāk outputā. Tāds var būt veids, kā var paskatīties to, kas tad ir fizika. Ja? Un tas tradicionālā lieta, ko no fizikas sagaida, ir tas, ka no fiziķi būs tie, kas pateiks spēles noteikumus. Viņi ir tie, kuri var pateikt, kādus vārdus var rakstīt tajās programmās un kādus nevar. Ko katra no komandām dara un kādā veidā tas kombinēs, kādā nekombinēs. Kā lai būtu kaut kāda saistība ar to tiešām fiziku, kā tā tiek saprasta, pasniegta, popularizēta un kur tā. Šobrīd priekšējā fronte te arī ir ekrāna attēls no viena kanāla, kas man ļoti patīk un visādi noderīgs tiem, kas interesējas par fizikas lietu, tādiem ļoti viens puses vienkāršiem, bet pašā laikā piesātinātiem skaidriem, Minute Physics. Un tas ir viņa īsais klipiņš par, kas tad ir tā fundamentālā valoda. Ja es saku, ka viss sastāv no elementāru daļiņām, kādas komandas var izpildīt ar elementāru daļiņām. Un tas viss tāda augstāka līmeņa veids, ar kuru fiziķi bieži vien lepojas un šeit liek uz krekliem vai vēl kaut kur, ir lūk šī formula, kurā ietver visu, ko mēs zinām par 3 fundamentālajām miedarbībām plus Higgsa miedarbību. Šeit ir 4. gravitācija, vēl dažas lietas, kas gluži šajā ietvarā neiekļaujas, kuras tiek aktīvi pētītas, neitrīna oscilācijas, par kurām bija nesen Nobela prēmija, un tumšā matērija, par kuru es mazliet vairāk paskaidrošu, kas tas tāds par zvēru ir.
Paceliet rokas no jums tie, kas šeit atpazīst, piemēram, kurš šeit ir elektrība. Redziet, ja? Nu, vai nezinu, tur elektronika, kur ir elektronika? Tā ir elektrība, tie ir elektroni un tā viņi draudzēs. Ja? Un tā rodas iespējas uzburt kaut ko tādu. Kāpēc to nevar tā atpazīt? Tāpēc, ka simboli jau ir forši, bet aiz tiem stāv vairāki dzīvi, strukturēti slāņi ar matemātiku. Šeit ir izvērsta tikai neliela daļa no šī locekļa. Tas saistās vēl ar kaut kādu būtisku komponentu manā dzīvē, kura mums ar Jāni ir kopīga. Tas ir fizikas olimpiādes, un tas ir tiešām attēls, tas apakšā, kur šeit tā kā izskaidrots. Ir attēls, ko mēs likām uz krekliņa 10. gada atklātās fizikas olimpiādes laureāti. Ja, lai viņi varētu lepoties ar to, ka viņi pieder pie tās īpašās kastes, kas mums kaut ko saprot. Un tas ir mūža darbs, lai izprastu, kā šīs formulas darbojas. Es neizprotu tādā profesionālā līmenī, es tikai tā ar pirkstu varu studentiem norādīt, kurā virzienā var iet. Ja, tā kā tā liela atziņa un tā varbūt mūsu laime, kā tas visdaudzveidīgākās matērijas izpausmes savos elementārajos soļos reducējas līdz ļoti striktam un matemātiski izzināmam, pat ja tie ir nevairāk kā 100 cilvēki šeit pasaulē, bet sasniedzamā, matemātiski sasniedzamā veidā. Ja? Lūk, un ja mēs tiešām pieprasām no fizikas tikai šo te skaidrojumu, tad varētu teikt, palielam tā fizika ir pabeigta. Rekur ir elementāras komandas, mēs savu darbu esam pabeiguši, mazgājam rokas. Šis, manuprāt, būtu tāds ļoti šaurs skats uz fiziku. Protams, piedāvuši kaut kādu citādu. Bet tomēr, ja jau par elementāru daļiņām, ja? No tādiem, no jaunumiem, no atklājumiem, elementāru daļiņu pasaulē, no nefiziķiem, nedatoriķiem, kas nāk prātā? Higgsa bozons, vai ne? Un, super, kā var nepriecāties, ja? Šeit ir momentu izņēmums vienam notikumam, kurā ir sadrušas divas elementāru daļiņas, radījuši šķupu ar pārējām, ļoti liela kinētiskās enerģijas pārvērtība matērijā. Šeit, lai tomēr saprastu, kā notiek tie eksperimenti, te ir tāda arī viena animācija, kur var pa soļiem noskatīties, kā tas no gāzes balona ar ūdeni radīja, tad tie protoni nonāk tajā mašīnā un kā viņi tiek pātrināti, bet tās atkārt sadursmes vieta ir šī milzīga mašīna, laikam nezinu, vai tie ir cilvēki, bet tie ir stāvi, viens stāvs, otrs stāvs. Atklāts detektors, viens no tiem, kas tika izmantot, lai atklātu Higgsa bozonu. Lai iedot kaut ko jums no fizikas, man tā iecienītā metafora, šeit tas divas komponentes ir kvanta mehānika un relativitātes teorija, kuras ikdienā nav tās atveramas un saprotamas. Ja gaismas ātrums, maksimālais iespējamais ātrums būtu, teiksim, 90 km/h, tad pirmkārt, jebkuru mašīnu pātrināt līdz, teiksim, 85 km prasītu daudz un ļoti daudz degvielas, ja? Un vēl vairāk, vēl ilgstošāk pātrinot, tas ātrums tikai bišķi tuvotos tai robežai. Bet tas nenozīmē, ka tas viss ir veltīgi, jo tā enerģija, tās kustības enerģija, mašīna būtu milzīga. Un tādā pasaulē divas mašīnas, kuras saduras frontāli ar ātrumu 85 km/h, tā nav situācija, kuru mēs tā ļoti gribētu iztēloties, jo, protams, no sākotnējām mašīnām nekas nepaliks pāri. Bet mēs esam pieraduši, ka ja mēs to darīsim kontrolētos apstākļos un visas atlūzas savāksim, ja, un tos dūmus no ugunsgrēka arī savāksim, noliksim uz svariem, tad plus mīnus vajadzētu sanākt 2 Ferrari svaram, ja, kas saturās visādi pārmainiet, bet nemainīt, tā sacīt, savu būtību. Un es domāju, būtu ļoti izbrīnīti, ja pēc šādas ultrarelativistiskas sadursmes jums būtu ne tikai pietiekami masas 2 Ferrari, ja, bet vēl kāds 1,5 tonna zelta, ja, vēl kaut kāds urāna pēdas vai vēl kaut kas tāds. Ja.
Tas ir tīrais brīnums. Ja? Un šajās mašīnās tāds brīnums ir tīra ikdiena, ja? Kur pēc E ir MC kvadrātā enerģija tiek konvertēta masā, matērija var radīt no nekā, vienkārši piešķilt matēriju un antimatēriju, viņi parasti rodas pāros, un tad, pateicoties ļoti detalizēti vairākas paudzes, tūkstošiem cilvēku ir strādājuši pie tā, lai izdomātu un izgudrotu metodas, kā var visas daļas saskaitīt, tādu var mēģināt izprast, kas tur ir noticis. Ja? Un tas lielais triumfs, ka ir atrasts ļoti elegants vēlreiz formulējums, kas varbūt mums uz priekšus un aizmugures gan visas ielien, ja? Kurš visas dažādākās iespējamās izpausmes un statistika par tam sevi iekļauj. Redzam tā, gravitācija, ne? Bija dzirdēja gravitācija. Nu, šie savukārt ir gravitācijas vienādojumi atkal tādā abstraktā formā. Tie ir Einsteina vispārīgās relativitātes vienādojumi, kuri joprojām paliek mūsu labākā gravitācijas teorija. Jā, te būtu laiktelpas izliekums, te būtu tā matērija, kas to izliekumu rada. Ja, nu, kā sekas, ja šeit ir nulle, tad mums ir iespējami. Mums ir vienādojumi, kas apraksta gravitācijas īmes, atkal, ja tas ir kāds ir ierosinājis, vai melnā cauruma, potenciāli kaut kāds tas brīnišķīgs jaukas lietas, kas varbūt tā visvairāk cilvēkus uzrunā, ka šos vienādojumus var mēģināt attiecināt ne tikai uz tādu konkrētu no visu atdalītu objektu, ja, tur zvaigzni, planētu, melno caurumu, bet var pamēģināt pateikt lielē mērogā, lielos vilcienos, kā tur tā matērija visumā ir sadalīta, kā viņi atrod mieru ar sevi, kā reiz neatrod, un attiecināt šos vienādojumus visu visumu. Un tas ir tas, ko dara fizikas sadaļa kosmoloģija, kura mēģina atrast kvantitatīvas sakarības un testējumas lietas attiecībā uz visu visumu evolūciju, un atkal varbūt daudz par stāstīt par šo bildi un tās kontekstu. Un te, laikam, svarīgākais ir šī laika as, kur šodiena ir 5 miljārdi gadu atpakaļ, 13,3, 13,7, un tad tas laika kaut kur ir sācies. Ja, ka, laikam ir sākums, kas arī varbūt tāds bijis dažiem fiziķiem ar paša Einsteina priekšgalā filozofiski grūti akceptējums vispār secinājums. Un jautājums, protams, kā mēs zinām, ka tā nav, kā mēs teikt, tikai teorija. Un to arī, protams, nav lieku reizi atkārtot. Ja? Tāpat kā par elementāru daļu mums parādīja formulas un parādīja mašīnu. Tās formulas var pārbaudīt. Tāpat arī mums ar visumu ir iedot viena mašīna, kur tā sadursme vai sprādziens vai kas, diemžēl, bijis tikai viena. Mēs varam tikai vienu noteikumu novērot. Ja? Mēs, diemžēl, nevaram uztaisīt laboratoriju, kur atkārtot daudz lielos sprādzienus, ja? Tad savākt statistiku par iespējamiem visumiem, kur ir rodas. Nākas iztikt ar to, kas ir, un fizikas sadaļa, kur iztiek ar to, kas ir astrofizika. Un izrādās pārsteidzoši daudz var izvilināt vienkārši no novērojuma. Mums nav iespējas ietekmēt notikumus tālajā kosmosā, bet mums neviens nevar liekt centienus tos izprast. Reiz. Un viens no tādiem wow momentiem bija, kad iemācījās uzbūvēt pietiekami jūtīgus rādījumstvērējus. Un patiesībā, jā, tas paklausīties varbūt kāds mums kad radio raidi, jā, kas ir ēterā, tā rupji sakot. Un patiesībā tas, ko es tūlītās rādīšu, šam vajag parādīt, izskaidrošu to grafiku, modernā versija. Tas, kas šobrīd ir ēterā, visumā, to atklāja, mēģinot rast, kur rodas trokšņi radioteleskopā. Ja? Izrādās, ir kaut kāds troksnis, kur nevar novākt. Un tas troksnis nāk no visām pusēm. Un tam ir ļoti skaidra izcelsme. Jā, šis ir tā radio trokšņa spektrs. Un patiesībā tiem, kam saglabājušas analogie televizori, tāda kā savā bērnībā es atceru, tu ieslēdz televizoru, uzliek nav programmas un nerāda to bildi ar krāsām un režģiem, tad ko var redzēt? Sniedziņu. Mēram pusē no radiosignāla jaudas, kas rada šo sniedziņu, ir šis pats kosmiskais signāls. Diezgan pārsteidzoši atzīme. Un tad var to pētīt ar piemērotāku aparātu nekā tur televizors Elektron. Ja?
kur var atdalīt dažādas radiostacijas, tas ir vienkārši frekvences. Ja? Tipiskais viļņu garums ir centimetru diapazonā, ja? Tad mikroviļņu diapazons. Lūk, vēl labāk to darīt, ja tas aparāts ir kosmosā un nost no visiem trokšņiem, un šis ir, ja es nemaldos, Plancks, ja? Kosmiskais aparāts, kad ir Eiropas, kurš veic ļoti precīzu šī signāla mērījumus, un tad šeit ir signāla intensitāte atkarībā no frekvences. Un jūs redzat krustiņus, kas ir tas, kas nāk, ja? Cik daudz, cik skaļi. Saprast, ka tas ir izmērīts, neko nepieņemot, bez kādām teorijām, bez Einsteina, bez nekā. Ja? Bet šiem punktiem cauri iet līkni, kuras formu atklāja Max Plancks 20. gadsimta sākumā. Tā forma ir universāla. Tikai viens vienīgs parametrs, viens vienīgs skaitlis nosaka tieši pie kādas frekvences ir šis maksimums. Kad tas skaitlis ir piemeklēts, visu pārējo dzelžaini nosaka fundamentālās konstants, gaismas ātrums un Plancka konstants, protams, Plancka konstants. Kā Max Planck, bet Plancka konstants. Un kā es varu jebkādā publiskā lekcijā nepiemet manu mīļo kvantu fiziku un Plancka konstantu. Viens ir visu otru, saprāt, viņi kaut kādā veidā ir sarunājuši precīzi tā. Tur kaut kam ir jābūt, jā. Kas mums šo ziņu sūta un ko viņa nozīmē? Mēs varam par to spriest, ja mēs vismaz izdarām visus iespējamos secinājumus no šīs neticamas sakritības. Palīdzība no zāles man ir vajadzīga. Max Plancks ar savu atkal brīnišķīgo formulu, kuru dod šādu formulu likmi. Ko viņš ir pētījis? Melnu ķermeni. Melna ķermeņa starojums ir, ja? Tas melnums tur var mazliet izvērst, jā, bet kosmos ir melns, jā. Laikam, kosmos ir kaut liels melns ķermenis, kurš vēl nav līdz galam atdzisis, daļai mazliet dzīves, bet kopš ir izveidojis atdziest. Lūk, tas ir siltuma starojums, ko Plancks ir pētījis, un viņš pētījis to starp citu ļoti praktisku apsvērumu vadīts. Un mēs tāpat vienkārši ar jums runāšos, un ko pastāstīšu, to pastāstīšu. Tieši tā, tas ir 15 minūtes. Tikai. Tad paliks jautājumu daļai. Ko tad īsti, kāds bija industriālais pasūtījums Planckam? Ja? Viņš man atklāja šo likumu. Lūk, tātad kosmos ir ķermenis, kurš kādreiz ir bijis ļoti karsts. Tagad ir vēsāk, bet kas ir karsts vai kas ir vēss, tas ir atkarīgs no tā, galvenas lieta, kas vienam karsts, citam ir vēss. Ja? Šī kosmosa, šī brīža temperatūra ir 2,7 grādi virs absolūtās nulles. Cilvēkam nav piemērota, bet kādam varbūt patīk. Ja? Bet, pagaidiet, bet kaut kā, ja tas ir siltums starojums, kurā brīdī, kādu brīdi bija karstāk, protams. Ja? Jo tālāk pagātnē ir bijis karstāk. Un tas sākotnējs karstums, no kura šis starojums ir radies, bija parastais liesmas karstums, parastais zipšņa karstums. Ja? Jo Holivudas filmā rāda sprādzienu. Tur noteikti jābūt ļoti daudz benzīna, jau tad milzīga ugunsbumba. Šī ir lielā sprādziena ugunsbumba. Pagājis liels laiks, telpa ir izstiepusies, viņa garumi palikuši garāki, un tagad viņus var radio saklausīt, nevis ar teleskopu saskatīt. Tā ir sanācis. Un tā ir sanācis precīzi pēc šiem vienādājumiem. Un tas, cik lielā mērā ir izstiepies, precīzi sapas ar to, kādu mēs novērojam visam izplešanās ātrumu. Diez vai tā ir nejauši. Jo vairāk, ja? Jā, ļoti rūpīgi izmēra to starpību, kurai iepriekšējā grafikā nemaz nebija redzama. Šeit ir tikai starpība, šeit ir tikai novirze starp reāli izmērītiem punktiem, atkal tie punkti, kuri lēkā. Tie ir izmērīti, un šī starpība ar teorētisku likmi arī ir novirze. Pilnīgi vienmērīgi, pilnīgi melna, pilnīgi beigta ķermeņa. Jo nav gluži tā, ka visums ir vienkārši homogēna gāze, kur, šeit ir zvaigznes, tur nav, šeit ir galaktikas, tur nav, ir ļoti nehomogēna vide. Un tajā brīdī, kad tā ugunsbumba ir atzisusi tik lielā mērā, ka vairs nestaro, tajā brīdī viņa bija nedaudz par 1000 daļu nevienmērīga. Un šeit
atlicis ir šo nevienmērīgu lielumus. Ja, šeit pavisam tādas lieli grumbuļi, šeit kaut kādas smalkāki. Un izskatās, un izrādās, ka ir raksturīgais izmērs, kur ir vairāk to vienmērīgi un kur ir mazāk. Līkne, kur ir apakšā, tā ir šobrīd labākā pieejama kosmoloģiskā teorija, kura tad pieņem Einsteina gravitācijas vienādojumus, pieņem visu, ko aprakstā standarta modelis, un ir spiesta pieņemt, ka ir vēl kaut kas, kurš izpaužas kā gravitācija un nekā citādi. Un tas vēl kaut kas, bez kura galva nīt kopā, tā ir tā saucā tukšā matērija. Ja? Kā ar to matēriju starojumu, ko mēs esam sastapuši uz Zemes un spējuši radīt uz Zemes, un ar ko mēs aiz kuras varam aizķerties, ar viņu vēl nepietiek, lai šo spektru izskaidro. Un ir tā viena ziņa, ka tas arī savā ziņā definē, kas tā tāda tumšā matērija ir, tad vēlreiz kaut kas izpaužas kā gravitācijas spēks, bet nespīd. Lūk, un otrs, jūs tad droši vien redzat arī kaut kādas svārsti. Te vismaz kaut kāda struktūra ir. Ja? Tā struktūra ir ļoti jūtīga pret tiem dažiem precīziem teorijas parametriem. Tās savukārt ir skaņas svārstības. Ja? Tas ir, mums sprādzienam ir zipsnis un blīkšķis. Ja? Un šīs ir tā saucamās akustiskās oscilācijas. Kamēr vēl visums bija tik blīvs, ka viņā varēja izplatīties skaņa, viņš pāris reizes paspēja nosvārstīties. Un tas no to pīķu pozīcijas var noskaidrot, cik elastīgs bija visums uzreiz pēc viņa dzimšanas. Nu jā, un tad vēl visu kaut ko var darīt, tā ideja, ka jā, mēs esam šeit, jo tālāk mēs skatāmies, jo lielākā pagātnē mēs aizējam, jā, pēc apvārsnis, aiz kura mēs neko neredzam, ja tā ir tā pagātne, kurā viss tikai piedzima, tur tā zupa tikai ievārīta. Nu jā, un tad šeit ir dažas lietas izlaidījuši, var mērīt galaktiku sadalījumu, var pārliecināties, ka tajā vietā, kur tiem skaņas viļņiem bija sablīvējums, tur ir vairāk galaktiku, un tas ir vēl viens no šīs te modernās kosmoloģijas apliecinājumiem, un tā standarts stāsts, ar ko tad nodarbojas fizika fundamentālajā virzienā, viens no tiem virzieniem ir, mēģināt saprast, kas tā tumšā matērija ir. Varbūt tomēr kaut cik vāji viņam iedarbojas, kā viņi aizķeras pie parastās matērijas, un to viņu var mēģināt radīt pātrinātājos, viņu var mēģināt reģistrēt kā vēl nebijušu daļiņu, var mērīt kāds neparastais, neizskaidrojums anikulācijas starojums rodas, jā, vai citādi izzināt tās īpašības. Nu, lūk, tas tā, pavisam bišķi tā. Bišķi iezīmēju par to, ko fizika ļoti lepojas, ja, un es gribētu būt tāds visu zinošs fizikas, par to vien runāt. Bet paliek tāds viens nērts jautājums, ar kuru fiziķim, tādu kā man ir viegli izsist no līdzi. Šis ir tas jautājums. Šis ir brīnišķīgi sapnis. Jūs sakat, ka jūs zināt visu. Un tālāk, kāpēc neiestāt tālāk? Kā sēžam, kur esam, tā arī sēžam. Vienalga, kurš gads ir, netiek kā ar sevi galā. Ja? Nu tā, es tā mazliet pārspīlēju, bet tas ir absolūti centrālais jautājums. Tas ir tas jautājums, kāda ir tā kosmosa fizika vai elementāra daļa fizika, protams, ir forša. Bet tā nav tā fizika, kurai velta savu laiku, vismaz 95% no visiem fiziķiem, ieskaitot šajā zālē, sēdušus. Ja? Kā tad viņi velta savu laiku? Un kā viņi velta laiku, tas būs pašā noslēgumā, bet vispirms mums jāpasaka atbild uz šo jautājumu. Tad vēlreiz, ja jau viss ir atklāts, tad kāpēc nekas nav skaidrs? Ja mēs tik ļoti pārliecināti par to standarta modeli esam, un tur samērītas kaut kādu divu elementāru daļu miedarbība tur ar 10 zīmēm pēc komata. Nu, kur tad tālāk? Ja? Tur ir divas atbildes, kuras izriet no pašas fizikas. Precīzāk, viena izriet tiešām no pašas fizikas, otra no datorzinātnes. Šis vīrs, ja es minēju Planku, tad kaut kā nedrīkst neminēt Werneru Heisenbergu, kurš ir viens no tiem, kas pavēra durvis kvantu likumiem un ļāva viņus izprast. Un te manā nemākulīgā Paskāla valodā ir izteikts tas, ko viņš tās
komanda, ko viņš ir atklājis, kas tur tāds būtiski bija. Viņš atklājis, kā saskaņā ar tiem pavisam fundamentāli, pavisam mikroskopiskiem fizikas likumiem. Tur tādas komandas, kuras izpildījumu nevar iepriekš paredzēt. Uzsver šeit šo te vārdu nejaušība. Fizika tāda, kāda mēs viņu zinām, kāda tikko esam izrakojuši, viņa nav paredzama. Pat ja tie divi protoni precīzi viens par to tu nomērtē, vai aplūdz aizpildos šādu vai šādu, neviens nevar pateikt. Neviens ever, principos tas nav iebūvēts. Katru reizi šis zars nostrādā nejauši, mēs nezinām, kas to izsaka. Visu, ko fiziķi vāc, statistika, cik reizes stabiņā, cik bija zilas tabletes un cik sērknes, atkal izmantojot metaforas no tā paša mākslas darba par matricu. Ja? Un tas, ka ir šādas funkcijas, šāda nenoteikti indeterminisms, tas ir bijis tāds arī pašiem fiziķiem grūti akceptējams fakts, bet viņš paliek fakts un viņu apiet vai izdomāt, kas tad tomēr lācīt un dziļāk vēderā vēl nav izdevies, un ļoti nopietni iemesli domāt, ka neizdevsies. Tas ir viens iemesls, kādēļ fiziķi nevar garantēti paredzēt. Viņiem nav varas par to fundamentālo nejaušību, kas ir kvantu līmeni, kur nu vēl par to nejaušību, kur izriet vienkārši no mūsu nespējas visu salikt, visu zināt, kas sākumā ir salikt. Un otrs iemesls, pārliecot no vienas idejas uz citu, kāds atpazīt šo vīru? Nesen bija filmās, bet filmās viņu kāds smukāks Hollywoods aktieris tēlojas. Russells Crows, man liekas, ir tēlojas. Alanu Turingu imitācijas spēle. Ne? Tāda filma par viņa lomu vācu kodu atklāšanā. Tas ir modernās datoru zinātnes viens no pilāriem. Nemodernās mums nemaz nav. Ja? Lūk, un šeit arī ir tā simboliski priekš zinātnē, to ir paskaidrošu. Ir ar daudzām lietām Turings ir iegājis vēsture. Viena no tām ir tā saucamā Turinga apstāšanās problēma, kura savā būtībā, tajā veidā, kā es to tagad gribu attiecināt uz fiziku, runā par to pašu, par ko pirms Turinga atklātā Gödeļa nepilnības teorēma runā. Viņa liela runā saka, ka programmēšanas kontekstā, kas šeit ir rakstīts, ka nav iespējams uzrakstīt tādu funkciju, kura par jebkuru programmu, kur mēs viņu iebarojam. Ja, tad iedomājiet, ka būtu melnā kaste, šī ļoti gara programma, bet vienreiz sarakstīta programma, vienreiz sarakstīta funkcija, kurai es varu iebarot jebkuru programmu, un šī funkcija pateiks vienīgu atbildi, true, false, jā vai ne. Viņa pateiks, ja šo programmu pildīs, vai tā apstāsies, vai tā ies tādā mūžīgā ciklā. Nav grūti uzrakstīt programmu, kas apstāsies. Ja? Man sākotnēji programma summa, viņa arī paņem skaitu, paņem otru skaitu, izdarīja apstājas. Bet ja es iebarotu šeit programmu summa, tad vajadzētu pateikt, jā, apstāsies. Ja es ieliku arī kādu vienkāršu programmu arī, ko man bieži vien mani studenti lika, ja? Kur ir mūžīgais cikls, kas nekad neapstājas. Tā ir Turinga funkcija, vajadzētu atpazīt, pateikt, mūžīgais cikls, viņa nekad neapstāsies. Lūk, tas, ko Turings ir pierādījis, ka pats pieņēmums par šīs funkcijas eksistenci noved pie pretrunām, viņa nav iespēja. Vienīgais veids, kā noskaidrot, kā patvaļīga programma darbojas, ir viņa darbināma. Tas, ka mēs zinām visus valodas likumus, nenozīmē, ka mēs varam pārlekt pāri tam grūtiem darbam, uzreiz pateikt iznākumu. Un tieši tas pats ir attiecībā uz fiziku. Tas, ka mēs zinām, kā miedarbojas visas daļiņas, tas vēl nenozīmē, ka mēs zinām, pie kādām sekām šī miedarbība novedīs. Vienīgais veids, kā to darīt, ir to darbināt, ir to simulēt. Līdz ar to mums spēja paredzēt, ir kaut kādā ziņā ir ierobežota tieši ar mūsu spēju izskaidrot, un tad ir viens fizikas virziens, skatoties uz Matīsu, es nevaru nepieminēt brīnišķīgu darbu, kurā viņš ir liels speciālists, kā patiesībā digitālajā datorā izveidot pietiekami labu fizikas likuma aproksimāciju, lai tajā virtuālajā pasaulē varētu veikt skaitlisku eksperimentu un tad kaut ko pateikt, ir vērts vai nav vērts būvēt kaut ko realitāti un ko var izdarīt. Un kaut kādā ziņā, ja man tagad jādod noslēdzot atbildi uz to, kas tad ir tas, kam velta laika 95% fiziķu, ja neizzināt šos te fundamentālos likumus. Viņi raksta programmas.
Bet raksta programmas, tādā, dzelžos, elementāri daļiņās, veido tādas matērijas kombinācijas. Un savienot šeit ir parādīts viens no labākajiem kvantu skaitļotāju prototīpiem, tā ir 9 kubiti, no visdažādākiem materiāliem, noteiktos kontrolētos apstākļos, tā, lai šī matērija uzvestos mums vajadzīgā veidā. Un pēc saskaņā ar Turinga apstāšanās problēmas neiespējamību nav iespējams šīs iespējas visas izskaitīt vai uzreiz pateikt, kas sanāks. Vienīgais veids ir to darīt. Un laikam man ir kāds pēdējais slaids šeit arī tādu mazliet personisku nozīmi. Šis ir vīrs, kurš tika pieminēts piekdien, mēs Jāni pēdējoreiz tikāmies pie valsts prezidenta. Mēs ar Jāni bijām kā fiziķi, kuri darbojas ar jauniešiem, kur ļoti patīk, tur ņemties un braukt uz olimpiādu, viņi atver kaut kādas medaļas, visi ir laimīgi, prezidents arī, iedod viņiem puķes, diplomu, tas pašs pasākums. Šis ir mans informātikas skolotājs, kurš mani veda savu laiku uz informātikas olimpiādi, un kurš joprojām trenē, un viņš šogad ir satrenējis līdz zeltam Alekseju Popovu, kurš tika ļoti pieminēts. Bet es ļoti atceros viņa tādu skarbo padomu, ka viņš man deva, kad es viņam paziņoju, ka es nestājos datariķis, es stājos fiziķos. Viņš tā ļoti vienmēr smīn un vienmēr sarkastisku skepsīs ar pierģi, saka, labi, es tev garantēju. Tu vari tīksmināties par savu fiziku, bet tāpēc citādi eventuāli tas, ko tu darīsi, tu spiedīsi pocīs. Viņš to bija domājis, ka es aiziešu uz IT, būšu programmētājs, sistēma analītikas vai kāds, bet fizikā nekādas būšanas nav. Kaut kādā nozīmē es spītēju viņa padomu, bet kaut kādā nozīmē, būdams teorētiķis, es eventuāli to vien daru, kā spaidu pocīs. Lūk, un tas ir laikam tas, ko es gribēju jums šovakar pavēstīt tādā monologu formatā. Liels paldies par jūsu uzmanību un pacietību. 43 minūtes, tad mums vēl ir laiks kādai diskusijai. Paldies! Domāju, ka šajā brīdī var droši uzdot jautājumus, saliek rokas, vai jums radās jautājumi. Tieši tā, jo, redziet, tā kā es teicu, ka es nepazīstu jūsu auditoru, ir vairāk laika, lai mēs varētu... Pielēt, ir jautājums, jā? Kamildors Elmārs Avotiņš jautājums ir, ja sēt vairākas gadus atpakaļ ir vairāk tādu nozīmīgu par izgudrojumu, kas ir ļoti mainījuši cilvēks attīstību, elektrību, to vajag dzinējums, kas varētu būt tāds nākamais potenciālais izgudrojums, kas varētu mainīt šo visu nesību. Mūžīgais dzinējums. Ja mēs zinātu, tad mēs noteikti jau viņu būtu izgudrojuši pielietojuši, ja mums dzīve mainītos. Tā ir tas skaistums, ja? Tajā neparedzamībā. Mūžīgais dzinējs nav iespējams, ja vien nav iespējami brīnumi. Un es to saku tādā ļoti precīzā tehniskā nozīmē. Man ir bijusi publiska lekcija par mūžīgo dzinēju, kādu YouTube'ā atrodam, tur var izvērstāk šo domu saprast. Visi grib pasakas, ja tu ļauj fantazēt, tad iespējams ir viss, ja? Patriks var noskatīties. Bet tā skaudrā realitāte, ka līdz šim nav atrasts veids, kā pārkāpt fizikas likumus. Un tādu, kādus mēs viņus pazīstam, patiesībā cerība uz tādām papā vienkāršām lietām, kā elektrība vai tvaika zinējs vai Higgsa bozons vairs neatstāja. Arī Higgsa bozonu ieskaitot pie parastajām. Tas izaicinājums ir enerģija, tas izaicinājums ir spēja matēriju savaldīt vissmalkākajā līmenī. Un varbūt par nākotnē, neviens nezinu, bet var kaut ko mācīties no nesenākās pieredzes. Ja? Tvaika zinības forši, elektrība forši, radio forši. Tas viss ir fizikas mācību grāmatās. Vēl pirms 10 gadiem neviens nezināja, ka mēs visi skrāpēsim un glāstīsim stiklu ļoti. Ja? Kāpēc? Ja? Ko cilvēki tik dumji? Ja? Neba šeit ir kaut kas vairāk nekā ir standarta modeļi. Tieši tas piemērs. Ja? Aizmējiet, šeit nav fizikas vairāk par to, kas bija zinām pirms 10 gadiem. Kas tad ir noticis? Fizikas un tehnoloģijas attīstības pats raksturs principiāli mainīgs. Tas daudz vairāk atgādina bioloģiskās sistēmas attīstību un evolūciju, kur ļoti daudz individu. Ja? Atkal, tūkstošiem cilvēku un gadu desmitiem ir aizstāvējuši disertācijas, ir pētījuši specifiskas lietas un no prototipu uz prototipu uzlabojuši. Mums ir ļoti paveicies, ka mēs
starp visiem iespējamiem materiāliem ir tāds, kuru var tik milzīgā blīvumā tos digitālās loģikas elementus radīt, uz tā līmeņa ir iespējams tā programmatoriska revolūcija. Internets, jā, mobilais internets, jā. Tie tehnoloģiskie izrāvieni, viņi kaut kādā ziņā dabiski izaug no iepriekšē. Nevar pateikt, šis ir tas ģēnijs, tur Maks Planks, Werners Heisenbergs vai Alberts Einsteins, kurš ņēma un izdomā. Ja? Ir sava veida, protams, līderi un ikonas, Jobs, Musks vai Bills Gates. Ir skaidrs, ka tas nav Steve Jobba, nevar viņš ir radījis. Ja? Tā kā, jau droši vien tur, kur mēs matēriju varēsim saprogrammēt vēl interesantākā un noderīgākā veidā. Bet diez vai tas būs ar lēcienu. Ja? Tas kaut kā man jāies atbildēs jūsu jautājumu. Jā. Kas bija Planka tas pētījums, ko viņš veica? Paldies! Jā, var. Es neesmu lasījis pats par Planku, esmu klausījis savu ļoti iedvesmojušu kolēģi, kas man iedvesmojas uz daudzām lietām pie mums universitātē. Ieskaitot jauno fizikas skolu, diemžēl nelēķi, Andri Mužnieku profesoru, kas priekšlaicīgi aizgājis no šīs saules. Un viņi vienmēr nodarbināja šīs jautājumus. Viņš strādāja lietišķajā fizikā, jā, arī Matīs viņu ļoti labi atceras. Ir viņa skolnieks lielā mērā. Un viņu viņš ļoti lepojas ar to, ka viņi pēta ļoti praktiski, ka viņam ir skaidra pat latos un pēc tam eiro izmērāmā tautsaimniecības atdeve. Ja? Viņš ir tas, kas grūtais laikos ir barojis mūsu fakultātē ar atskaitījumu no viņu komerciāliem projektiem. Tam kādam arī vajag to, ko viņi dara. Ja? Lūk, nevis tā jādiedala nodokļu maksātāji, mēs gribam Higgsa bozonu vai tur šo matēriju sametāties lūdzu, lai mēs to varētu tikt svināt. Ja? Ir liela atšķirība. Un viņu ļoti uzrunāja fakts, ka tas jautājums, un laikam tas bija grants, kuru Planks ir saņēmis, bija pasūtījums, vai tas bija Siemens vai kāda cita no Vācijas kompānijām, pasūtījums rast vislabāko materiālu kvēldiegiem. Tā brīža tehnoloģijas priekšējā fronte, bija kvēlspulce, spēja apgaismot gāzes vietā ar elektriku. Tā ir totāla revolūcija. Ja tu sapratīsi, kā elektriskā enerģija pārvēršas gaismas enerģijā, kas ir tas triks? Tev ir milzīgs potenciāls. Un problēma bija tāda, ka piemērojot Plankam zināmas fizikas likumus šai problēmai, ja? Kas tad tur vada elektrības likumi jau viss bija atklāti. Ja? Šī likuma vispār negāja kopā. Varēja sākt no viena gala, tad sanāca kaut kas tāds un tur uz bezgalību. Varēja sākt no otra gala, šīs galas arī sākās, bet arī šāva pāri. Ja? Un bija akūtā pretrunā ar eksperimentu. Un tad mēģinājumos saprast, kā tad matērijas kvanti rada gaismas. Par matērijas kvantiem viņš vēl nezināja. Tas, ka matērija kvantēta šeit nav būtiski, bet kas ir būtiski, ir tas, ka starojums ir kvantēts un tas spektrs krīt uz leju, tāpēc, ka vajag galīgu enerģiju, lai kaut vienu daļiņu radītu. Tajā siltumkustībā nav enerģijas, lai radītu pat vienu gaismas daļu. Tad nerodas nevienu. Bet atbildi ir, jā, bija vajadzība atrast materiālu, un tur nāca tas melnais ķermenis, viņš ir pietiekami melns, tad ir viena alga, ka šīs spektrs ir atkarīgs tikai no tā ķermeņa temperatūras. Jābūt melnam, bet pa lielam nav svarīgi tur. Galvenais ir izturēt to siltumu, tur neizturēt citu praktiski apstājumu, kas arī ļoti vērtīgi atbildes. Ja? Tā. Tas bija tāds varonīgs laiks, ja? Tas bija tāds tā kā lielo ģeogrāfisku atklājumu laiks. Ja? Tu varēji pie kaut kādas praktiskas problēmas atklāt fundamentālu likumu. Ja? Tā. Lūk, bet nekad nevajag pārstāt sapņot. Ne? Skaties, Matīs, uzmanīgi. Ja? Uzdevumos. Ja? Tas fundamentāls nepastīk garām. Jā. Sorry. Man ir jautājums, cik mūsdienu zinātnē traucē dažādas pseidozinātnes izpausmes un popularizēšana? Cik mūsdienu zinātnē traucē vārdu? Pseidozinātnes, dažādas izpausmes, popularizēšana, ik pa laikam dažādos tiek izņemta cilvēku resursi, ja? Un tauta maldināta, bet zinātnē ir vienalga, ja? Par laimi nevar ietekmēt zinātnes attīstību.
tādā ziņā žēl par cilvēku izniekotiem resursiem, kādam neadekvātu priekšstatu par to, ko tad zinātne var vai nevar dot, vai ko nozīmē zinātniskais skaidrojums. Tas mazina iespēju, ka tie jauni cilvēki, kuriem zinātne tiešām ir aicinājums, viņu laicīgs pareizi saklausīs un tam sekos. Tādā ziņā kaitē. Ja? Un tas ir arī iemesls, kādēļ es pret pseidozinātni Latvijas sabiedrībā arī reizēm aktīvi iestājos. Lūk, tad tīri personiski tāds facepalms, cilvēkam ir prāts dots tur, kur viņu var pielietot. Cilvēciskais prāts visu izskaidros vai visu ļaus uzreiz dabūt, bet tur, kur viņu var pielietot, nevajag viņu mest miskastē. Ja? Bet tas tā traucēt. Ja? Viņi kaut kā tā augstprātīgi sevi noslēgusies kopiena, kas zinātnieki, kas kaut kādā ziņā atbilst manam pirmā kursa priekšstatam par to, kas ir korporācijas, bet ar lai mēs redzam, ka tas ir pilnīgi aplams priekšstats. Ja? Tā. Kā Zūžs gribētu augstu, tā kā jau diezgan sen vienmēr ir tās divas frontes, tā kā baznīca un zinātne. Un tad viena, teiksim, citās pēdīgi, ka visam radīja Dievs un viņš ir pavisam atbildīgs, te zinātnieki tā kā gāja tālāk, un izpētīja kaut kādas formulas, nonāca kā tumšā matērija, ko mēs nezinām, bet ok, to mēs varbūt vēl uzzināsim. Te vienā brīdī pēkšņi bija slaids, ka ir tas nenoteiktais moments, tu nezini, tā daļa ir šausies vertikāli, horizontāli. Tad vai te ir tā kā atzina, ka baznīca Vīnēra, kur Dievs to nosaka, mēs to nevaram izskaidrot? Paldies, fantastiski piesātināts jautājums. Ja? Tad mēs varētu tiešām, ja uzstādījums pabeigts šodien, ja, tad tikai uz šo vienu varētu atbildēt. Tur ir daudzas tēmas. Es pirmās, izjūtām, kas nāk prātā. Viens, cilvēkam patīk zīmēt robežas. Ja? Tas ir skaidrs. Ja? Ja mēs šajā gadījumā, šī robeža ļoti skaidri, ideja vēsturē un cilvēks vēsturē ir iezīmēta. Lūk, jautājums, kā mēs pret to attiecamies un ko mēs liekam zem vārda Dievs. Ja? Bet, protams, ka diverģējums, ko varētu, tulīt savāk. Tātad, tas viss stāsts un kulmināts un atrisinājums ir populārs veids, kā savienot ticību Dievam, kā pārdabiskam spēkam un fizikas likumu. Un tas nostājoties, teiksim, baznīcas pusē, kaut ko ceļu nenozīmē, es teiktu, jā, tieši tā, mēs varētu radīt un kurš tad radīt šos vienādojumus, jā, bet neko jūs neesat atrisinājuši. Patinīšu to filmu mazliet atpakaļ, so what, jā. Tas ir viens, kas izskanēja, kā es sapratu jūsu atbildē, un otrs, kurš tad bija tas mans Heisenbergs, viss, jā, šākamāt attīsti, jā, viss, jā, nevar par, kurš to dara, to Dievs dara, jā, katrai daļiņai stāv klāt un domā, šo pusi vai to pusi, bet tā, lai tos cilvēks nepiečakarēt, lai netīšām nepamana, ka es esmu, jā. Es pārspīlēju, ja daži no argumentiem, kas tādā ziņā, man šeit dziļi bezjēdzīga tāda diskutēšana, bet te pašā laikā kādreiz es pats tajā ļoti aktīvi piedalījos visu savu enerģiju tam, bija karojoši materiālists vai karojoši nemateriālists, pakarot, tas ir dabiski vilktās līnijas. Kopumā izskatās, ka vismaz pēdējā laikā galīgi uz tumsonību neiet tas progress, ja, un cilvēki kā kopiena no savām kļūdām un pieredzi un dzīves mācās. Ja. Līdz ar to, ja viņi kādreiz neko nevarēja pateikt par pasauli, tad tas izaicinājums galvenā problēma ir tāda, ka, lai nodzīvotu dzīvi, vajag atbildes. Ja. Par visu, par elektrību, par attiecībām, par laulību, par bērniem, par jēgu, par visu vajag, ja? Lūk, un kaut kā cilvēki mēģina dabūt tās atbildes, kuras vajag. Ja? Wow, atklāja metodi, ka var kaut kādā virzienā dabūt tik daudz atbilžu. Vienā noteiktā metodē, zinātniskajā metodē, kvantitatīvi, ja? Šādā te veidā. Un visi tur metās un tā apgaismībā radās vispār. Ja, zinātne, te pašā laikā, protams, šī drosmīga ideja, varbūt tad
Ja teoloģiskie pirmsapgaismības skaidrojumi par šo ir bijuši vienkārši smieklīgi, ja? Nu tā, viņi bija pasakas. Ja? Tad jau, ja? Bet mēģināt no reliģijas un no ticības sagaidīt to, ko viņa nedod un nekad nav spējusi, būt aplami. Ja? Tādā ziņā apmaldījos pats savā argumentā, bet tas, ko es gribēju teikt, joprojām mums ir jautājumi, uz kuriem atkal vieglāk nepaliek. Ja? Kaut kā cilvēkam ir jādzīvo. Viņš meklē un atrod atbildi. Cilvēki meklē un atrod atbildes. Ir tie, par kuriem viņi var vienoties, tie, par kuriem viņi nevar vienoties. Vai Dievs ir vai Dieva nav, tas ir tāds ļoti liels jautājums. Ja? Un strikti ārpus tām mazajām spēlēm, par kurām es te mazliet biju pastāstījis. Ja? Tas, ka iedvesmo aizdomāties par lieliem jautājumiem, tas kaut kādā ziņā ir nopelns te fizika, jo kaut kādā ziņā cilvēki paliek cilvēki. Ja? Tas, kā man tika stāstīt, piedodiet, tik strauji šķirstu, kur bija tā ar šo te landu. Varbūt, tā, kaut kāds mans spriedalījums, uzrunājuši vēsturiskus faktus ņemt. Kā es teicu, Einsteina nebija pieņēmama ideja par visumu, kurš nav mūžīgs un statisks. Ja? Viņam likās dabiski, viņi arī priekšstats par dievišķo bija, ka tas ir tas permanentais fons. Lūk, bet bez šī lambda locekļa nav atrisinājuma, kurš ir statisks. Atrisinājumi ir ar sākumu. Un lai tad viņš izsacināja, ka jāpieliek vēl kaut kas ar roku, vienkārši lai būtu statisks atrisinājums. Tad nāca eksperiments, kas apstiprināja lielos sprādzienus vairākos veidos, un bija lielas bažas ļoti nopietni Nature, ja? Karaliskajā zinātnes biedrībā, Royal Society, Lielbritānijā ir, par to, ka šo atklājumu tā īsti nevar tā bez kaut kāda ietvara vai komentāra publicēt, tā nevar būt, jo to izmantos baznīca, ja? Lai pateikt rekordu radīšanu. Ja? Mēs taču teicām, ka pasaulē ir radīta, es mums neticējām. Ko nevar darīt, ja? Nācās akceptēt. Un viss ļoti labi strādāja bez šīs lambdas, kamēr nesāka mērīt precīzi. Ja lambdu nevajag, lai dabūtu to sarkano līkni, bet bez lambdas nesanāk šis. Tā lambda ir atgriezusies, bet citā nozīmē. Nezinu, vai esmu atbildējis uz jautājumu, ja? Var kādā virzienā paturpināt, bet kāds cits grib to tēmu paturpināt. Tā, jā. Jūs teicāt, ka enerģija var pārvērst masā un piešķilt realitātei. Kā es varētu piešķilt ar kļūkam zeltu? Ok, lielisks jautājums. Sākumā terminoloģisks precizējums. Piešķilt realitāti, viss ir reāls, visu laiku runāja par matēriju, dažādas tās pastāvēšanas formām. Tai pašā laikā es pateicu, ka matēriju var izmantot, enerģiju var izmantot, lai radītu matēriju. Ja? Kad ar matēriju mēs saprotam to matērijas veidu, kuram ir miera masa, kuru var ielikt kastītē. Ja? Kā zelta, jebkura ķīmiskā elementa atomi ir tas, ko mēs parasti saprotam kā matēriju. Kā varētu radīt? Ja nauda nav ierobežojums, cik es saprotu, tas jautājums ir konceptuāls. Uzbūvējam pātrinātāju, domāju, mums nav iemesls viņu likt riņķī, pietiks ar lineāru pātrināju, tur arī pietiekami daudz enerģijas var dabūt. Tad tā enerģija no rozetes, ja, no ķeguma. Vēl viena atsevišķa elektrostācija vajadzēs izbūvēt, bet atkal nav problēma. Iešķepslējam iekšā un liekam tur vienalga kādu gāzi, ionizēt tos pašus protonus. Lūk, un paņemam kādu lētu materiālu. Zeltu nedrīkst pirkt, ja, jo tad būs cheating. Ja. Prasa radīt zeltu. Ja. Kurš tur tuvāk Mendelejeva tabulā, kodoli, kuriem vai bišķi pa daudz to nuklonu, vai bišķi pa maz. Un šaujam uz tiem kodoliem, šaujam, un tad nodarbinam armiju ar ķīmiķiem, ja, vai izbūvējam īpašu rūpnīcu, kurā visas tās atlūzas, visas tos radioaktīvos materiālus visām pusēm lido šķīdinās, ja, un distilēs to zeltu. Nav sevišķi produktīvs tādā ziņā tas veids priekš praktiskiem pielietojumiem. Tas ir tāpēc, ka pie ikdienišķiem ātrumiem lielākā daļa tas
Tagad, kad es staigāju jūsu priekšā, ja? Priekš un atpakaļ. Jums bija fizikas skolā, ja? MV kvadrātā uz pusēm, atceraties? Nu, bija un izbija, tas ir ok. Es arī daudz, ko no skolas neatceru. Tā ir formula, pēc kuras rēķina, cik daudz manā kustībā ir enerģijas. Jo es piedāvāju to kustības enerģiju pārvērst matērijā. Ja? Tad MV kvadrātā uz pusēm ir mana kinētiskā enerģija. Ja V ir 1 metrs sekundē, un man ir kādi vismaz 100 kilogrami, tad var sarēķināt, cik ir tie džouli, bet jāizdala ar C kvadrātā, lai dabūtu atbilstošo masu. V kvadrātā 1 metrs sekundē, pret C kvadrātā, un C ir 300 miljoni metri sekundē un vēl kvadrātā. Līdz ar to mana kustības enerģija ir ekvivalenta vienai, 1 un 18, jā, viens dalīts ar viennieku ar 18 nulēm, jā? 3 vai 18 kvadrātā. Tik traki nav. 17 ar 17 nulēm. Tas ir būtiski mazāk. Tādēļ mazliet 100 kg dalīts ar 10 17, sanāk viens dalīts ar 10 15 kg. Ja? Nu, nav tādu svaru, lai to enerģijas pieaugumu varētu izmērīt. Bet, tāpēc ikdienā tie ir ļoti sīki efekti. Bet tās pašas enerģijas pāris zelta atomiem noteikti pietiktu. Ja? Nu, tā, viņi ir ļoti mazi. Tas pats Higgsa bozons sver apmēram kā zelta atoms. Ja? Viņus radīja ļoti daudz, identificēja vismaz 5. Nobela prēmija. Lūk, bet ļoti tā ir tā relativitātes teorijas un kvanta fizikas vēl vairāk viņu savienojuma īpatnība, viņa ļoti neintuitīva. Ja? Tev no nulles ļoti rūpīgi sekojot matemātiku un eksperimentāliem pierādījumiem, jābūvē priekšstats par to, kā lietas notiek. Tas paņem gadus, un tad neko citu dzīvē arī neprot, kā rakstīt MV kvadrātā uz pusēm un MC kvadrātā. Ja? Tā tiemžēl tas ir. Nees pārādāt, ka es tieši uz uzdoto jautājumu esmu atbildējis. Ja? Un tā enerģija enerģija var ļoti praktiski, ļoti taustām, ļoti reģistrējama lieta. Ja? Tas ir tāds tehnisks termins kaut kādai nemainīgumam lietam. Vai viņi saucam masa vai enerģija, vai kādā tieši nozīmē miera masa, relativistiskā masa, tā ir tāda tehnikas lieta, ja? Bet nekāds mistiks. Ja? Tā enerģija, kuru es gūstu no sarunas ar jums, tā nav tā enerģija, kura šajā prezentācijā tiek lietot. Tas strikti nodalāms. Vismaz manā skatījumā. Dod atpakaļ. Man nelabs komentārs. Jā. Nobela miera prēmija no zelta, vai ne? Visas, laikam, Nobela medaļas ir no zelta. Tad sanāk, tas kilograms zelts ir attiecīgi. Tas ir vēl viens ceļš, kā varētu. Jā, precīzi. Tas par to plašāku skatījumu, jā? Sagaidīt. Fizikas to, ko nevar, bet vairāk nekā sagaidīt. Es gribēju pajautāt vienkārši par to pretējo procesu, tas ir, nezinu, sadedzināt koka gabaliņu, tas nav īsti pārējais tīrā enerģijā, vai tas skaidrs? Tajā ir uz to pusi, tajā nozīmē, kura šeit ir relevantā, tas process aug par anihilāciju. Ja? Nu, varbūt tas tīrākais process, īskam, kas notiek koku sadedzinot. Ja? Atomi pārkārtojas, kokā tie atomi visi sadevušies rokās, un mierīgākais veids, kā tie atomi var stāvēt, ir lielā čupā uz galda, ka tu to čupu var paņemt, tu redzi matēriju, kur atomi ir. Aizdedzina to koku, pievienojas klāt vēl daudz skābekļa atomu, viņš vēl pievelk no gaisa, daudz matērijas. Viņi visi sajaucas, savienojas daudz vienkāršākās, mazākās molekulās, ogliskābā gāze un ūdens, kuriem dabisks ceļš tik sakarsuši, tik ātri kustamies, negulēt tev uz galda, bet būt gāzveida. Ja? Izgaist. Un tā kā tu to īsti nevari pamanīt un savaldīt, tad šķiet, ka matērija pazudus. Ja? Un tas bija viens no ķīmijas tādiem būtiskajiem, pagrieziena punktiem, kas saprata, ka ne rodas, ne pazūd tie atomi. Ķīmiskajos procesos tā molekulu miedarbības enerģija joprojām ir daudz mazāka par viņu miera enerģiju, līdz ar to tās izmaiņas var skaitīt, bet atomu skaits saglabājas. Tad pa lielam tāda enerģijas pārvērtība matērija un otrādi nenotiek. Kodola sprādzieni jau ir tuvāk. Tie ir kodola sastāvdaļas, kuras daudz spēcīgāk turas kopā, un tā miedarbības enerģija jau procentu līmeni no viņa miera enerģijas. Ja?
Kodola sprādzienā, ja ļoti labi noticis, izdalītā enerģija līdz 10% no tā aktīva tā urāna bumbas miera masas. Bet tāpat 10% nav 1000. Viss tas wow sākas tad, kad kinētiskā enerģija daļiņai vai ķermenim ir lielāka par miera enerģiju. Ja? Kad nevis tas mv kvadrātā uz pusēm, pēc citas formulas jārēķina, viņš ir lielāks nekā mc kvadrātā. Tāda sadursmē es varu burtiski izķeksēt no vakuumā daļiņu, un tur paliks caurums. Tukšā telpā viņi sadursies, kā var saprast to matērijas rašanos. Tiek izķeksēta daļiņa, paliek caurums, ko mēs uztvaram un detektējam un reģistrējam kā antidaļiņu. Katram viņam miera masa, katru var ielikt kastītē un turēt. Viņi ar to antidaļiņu veik tādu kastīti, kas neskaras klāt, to parasti dara elektrisko magnētisko lauku sladu, var noturēt, var pētīt, var skatīties spektru, normāla viela tikai ar mīnusa zīmi. Kāpēc viņi ar mīnusa zīmi? Tieši tāpat kā, ja tev ir 2 un tev ir mīnus 2, un saskaitot, tu dabū 0 matērijas ziņā. Tad pretējs process, anihilācija ir, kad šo te tukšajā telpā vakumā izķeksēto caurumu, ja? Tu tajā iepildi iekšā atpakaļ daļiņu. Viņas abas pazūd līdzenums, vakums, bet rodas tipiski gaismas daļiņas. Ja? Un tā enerģija nepildi, viņi pāriet gaismas daļiņām. Par gaismas daļiņām mēdz teikt, ka tā ir tīrā enerģija un šķiet kaut kas tāds ezoterisks, un viņas ir īpašas, protams. Viņas nevar apturēt, viņas uzreiz kustas ar to C, viņu nevar attiecināt mc kvadrātā, jo viņam nav tā miera masas m, bet tas nenozīmē, ka viņa nav enerģijas, ja? To skatu, kā reiz reicam pēc Planka formulas, tā tālāk. Bet īsi atbildot, pretējs process ir vielas un antivielas anihilācija, kuras rezultātā rodas starojuma daļiņas, kas tipiski ir gaisma. Tā īsi raksturojot atbildot to jautājumu. Jā. Es gribēju noskaidrot, kaut kā neviens par kvantu datoriem kaut kā šodien nerunā. Jā, bija vienā slaidā. Kvantu dators? Jā, bet neviens neko nepajautā, es gribu pajautāt. Man tas Albēns teica, ka pēc 20 gadiem uzbūvēs. Kas es? Es nezinu, kur viņš tādu dabūja. Kas es tāds esmu? Kā tu domā, kas... Nē, Pabeidz jautājumu. Jūs vakar bijāt blakus vienā tā pašā fotografijā, tām pašām tīras galvām, tā kā kaut kas... Nādā kričāji, kuram nepatīk slepenas biedrības, jā? Tāpēc varbūt tu vari izstāstīt, būs pēc 20 gadiem, kas ir vajadzīgs? Tas uzmuzīgi, jā, bet daudz naudas un pacietības, Kā izskatās? Protams, tas ir būtiski un svarīgs jautājums. Es šobrīd pataupīšu jautājumu, kas ir kvanta dators, ja? Pataupīšu jautājumu, priekš kam viņš ir vajadzīgs, bet vispirms mēģināšu uzdot atbildēt, ja? Vai ir cik ticams un no kuriem tie 20 gadi un kā attīstās. Nē, tomēr jāpaskatās. Tā, kaut kādā ziņā tā ir pasaules programmēšana asemblēra valodā, vai mašīnu kodā. Ja mēģināšu tās pašas tālēnas analoģijas ietvaros runāt. Ja? Elementāra informācijas vienība ir bits, ja? Vai nu 0 vai nu vieninieks. Ja? Divas alternatīvas ir minimālais informācijas daudzums. Tieši tāpat kā viens atoms ir minimālais matērijas daudzums, ja? Kur tā bija zelta atoma. Viens fotons ir minimālais gaismas daudzums pie dotā viņa garuma. Un kad mēs precīzi kontrolēt šo elementāru daļu, šo kvantu, precīzi spējam noteikt viņu stāvokli, ja? Tad mēs pilnībā, tik cik Heisenberga likums ļauj, varam uzlikt sākuma nosacījumus un ļaut viņam dabiski darboties. Tad tāds dators ir tas kvantu dators. Un tā liela ideja, kuras viens no liela virzītājiem, mūsu kolēģis Andrejs Anžēns, ir tas, ka tie dīvainie kvanta fizikas likumi ļauj ieprogrammēt šādā veidā algoritmus, kurus nevar iestāstīt konvencionālajiem digitālajiem datoriem. Par to tas viss stāstīja. Bet, protams, ja jūs pajautāsiet Andri, ko viņš dara, tā parasta sākuma
tēze ir, es domāju par to, ko mēs varēsim izskaidrot ar kvantu datoru, kad viņš tiks izbūvēts. Ja? Un tāds, protams, bumba ir manā laukumā, ja es jau tādas bildes rādu, dārgo fiziķi, dārgo tas realitātes programmētājs, es tik laimes sataisi vienalga ko, bet, vēlams budžeta ietvaros, divreiz nepārsniedzot, 10 reiz nepārsniedzot vismaz, ja? Tādu iekārtu, kur tad tos atsevišķus kvantus ņem, ko grib? Atomus, gaismu, strāvas, virziena kvantus, ja? Elektronu tādas. Viņi pie zemām temperatūrām ietilās tādas brīnumus rādus, supravadoši par citu baterijas veidu pārdot, dar ko grib. Bet uztais tā, lai es varu tos kvantiem likt pēc Andra programmas soli pa solim, ja? Lai tos dators strādāt. Un tas ir ļoti liels izaicinājums, tāpēc, ka mums nav vēl mazākas pincetes, ar ko katru ātomu varētu nolikt. Ja? Mums tas viss jādara, kā es teikt, zilonam spēlējot šādu. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Jo no vienas puses viņam jābūt pilnīgi izolētiem, lai viņi nenobīdītos tur, kur programma saka nedarīt. No otras puses, viņi var precīzi jābīdās tā, kā raksta programma. Ja? Tas ir tas galvenais izaicinājums viņus veidojot. Bet zinātniekiem ļoti patīk izaicinājumi. Viņi šo izaicinājumu pieņēmuši un cenšas katrā no tiem tehnoloģijas virzieniem, kur ir tam laba cerība, to attīstīt. Tagad, atgriežoties pēc jautājuma pēc būtības tā, visizplatītāk, pat šodien mēs ar to pašu Andri apspriedām gan, tad tiem fiziķiem, tas, kas ir uz ekrāna, tik tiešām ir supravadošās ķēdes un tiek kontrolētas ar parasto elektroniku. Galvenais triks ir uztaisīt ļoti tīrus, ļoti reproducējumus un turēt ļoti zemā temperatūrā, ka tā siltumkustība pēc Planka, ja, netraucē visu laiku, nenovirza tos kvantus no neīstā ceļā. Grūti iet ar to, ja? Bet tas, kas tagad priekšā, Googles jau drīz to tā skaļi paziņos, ka var uztaisīt tik daudz tādu kvantu skaitļotāju, kura darbināšanas rezultāts nav izskaitļojums no uz viena konvencionāla datora. Tas rezultāts vēl pats par sevi nav vērtīgs, ja? Bet tas pierāda to, ko žargonā sauc quantum supremacy. Vai un kad būs tas, kur būs miljoniem to kubitu, kur beidzot tos algoritmus varēs tā kā darbināt, es, protams, būdams fiziķi būtu ļoti piesardzīgāks, ja? Bet pēc 20 gadiem mēs varam būsim pensijā, pareizi, ja? Es tā ceru, ja Dievs dos. Un nākamā paudze tad spriedīs mūsu tiesu. Bet ļoti skaidri jāapzinās, ka universāli kvantu skaitļotāju izbūvē ir ļoti liels zinātnisks izaicinājums. Un tas ir tālu no tādas komercializējumas tehnoloģijas. Un pirmie praktiskie kvantu skaitļotāji, viņi jau sēž mākonī, ja, jo tas prasa tur daudz elektroenerģijas, kontrolētus apstākļus, zemu temperatūru, daudz hēlija. Kaut kāds cerams, ka Googles, Microsoft, IBM var paļauties. Googles un IBM strādā šajā virzienā. Intels liek kārti uz spiniem silicijā. Pat par kolēģiem diskutējām Francijā, kas arī pie tā strādā, kur dabūt siliciju 28 vajag īpaši izotopu. Ja? Un viņi brauks drīz uz Krieviju, kur vienīgā vieta šeit pus Atlantijas okeāna, kur var pietiekamā daudzumā viņiem tādu izotopiski tīru siliciju piedāvāt. Intels jau taisot čipus ar 28 siliciju, bet, atkal tas tehnoloģisku soļu izaicinājums. Tuvāka analoģija būtu, nezinu, jā, Bardīns aizbrauca uz Zviedriju pēc Nobela prēmijas par tranzistoru, jā, bet cilvēki ir ļoti skeptiski, ka var vienā kristāla gabalā izveidot 10 pastiprinošus elementus un vēl pareizi saslēgtus, tas viss vēl strādās. Come on! Ja? Tādā līmenī droši vien 50. gada beigās bija integrētās schēmas. Lūk. Tur paņēma 40 gadus. Un neviens atkal nevarēja paredzēt, ka līdz tādam līmenim. Cik gadus paņems šeit un līdz kādam līmenim, un kura tā būs tehnoloģija, tas vēl ir varējis jautājums. Gara atbilde, ne? Un kad atbildes ir garas, tas nozīmē, ka tur vēl ir ko pētīt. Ja? Tur viss ir skaidrs, tad atbildes ir skaidrs un vienkāršs. Bet par to spriež vēsture. Jā, kvantu datori vēl nav vēsture.
Pagaidām mēs tā, tik viegli nepadodamies. Man jautājums tāds. Kas ir tā kā galvenāk zinātne? Fizika vai ķīmija, teiksim, fizika izskaidro? Man godīgi ļoti patīk jūs jābūt galvenāk. Ķīmija izskaidro fiziku vai fizika izskaidro ķīmiju? Un ja tas ir variants, ka fizika izskaidro ķīmiju, vai ir kaut kāda fizikāla formula mīlestība? Man ārkārtīgi patīk jūs jautājumi, jo tie ir par būtību, tie par galvenām, par lielajām lietām, ja, par kurām ir vērts aizdomāties. Nu viņas nevar viens bez otru, ja, kā Romeo bez Džulietas. Ja. Un otrādi. Jūs arī paskaidrojat, kādā nozīmē galvenāk. Un redz, te ir tāds domāšanas slasts, kurš saucās redukcionisms. Viņš pasaka, ka redz, jebkura programma, arī teiksim, PowerPoint, kas šo te rāda, ja? Ir kaut kāds fails, cedā diska ar nulītēm un vienamniekiem. Nedomājieties, ka mēs paņemsim sabiedrību, kur kaut kādu iemeslu dēļ viņi nebija ne Turinga, ja? ne Intela, ne Ambaiņa. Viņi tā sacīja, ir ļoti gudri, ja, bet neko nezinu no datortehnoloģijām. Un es nolieku, mēs viņam nododam to bitu virkni, ja, cik, es nezinu, PowerPoint programma aizņem, kaut kāds 100 megabaitus, teiksim, ja. Iedod to bitu virkni. Un saku, noskaidro lūdzu, ja kāda man poga jāspiež līdz nākamo slaidu pārējot. Ļoti ilgi vajadzētu skaidrot, kas ir nākamais slaids, ja. Nav tur slaidi. Ja. Tieši tādā veidā, ko es ar to metaforu cenšos pateikt, ka fizikas var tā augstprātīgi pateikt, visas jūsu molekulas eventuāli pakļaujas manam Schrödinger vienādojumam. Ja? Jā, es viņu nevaru atrisināt, tur tā bērta. Ja? Atrisinot, es iegūstu skaidru daudzumu, nodedzinu ļoti daudz procesoru un cilvēku stundu, un tāpat nevar izdibināt tādu. Tas ir, protams, ļoti vērtīgs virziens, tā ir kvantu ķīmija, par to ir arī savu Nobel prēmiju, Kolnam un Poplam piešķirta. Un to attīstoties, skaitļotājiem arvien vairāk attīsta. Bet ir vajadzīgs, un tas notiek visos līmeņos, arī fizikā, ir vajadzīgs savs domāšanas veids, savu atrasinājumi. Kāpēc man joprojām ir darbs, kā kvantu fizikas likuma dienu ir saprast, ja? Ko tur vai tad mēs nezinām, kā elektronam vajadzētu uzvesties? Ideālos apstākļos, jā, kā viņi uzvedas reālos apstākļos. Un teorijas izaicinājums ir atrast tos domāšanas paņēmienus, kas ļauj mums kādu parādību satvert, tad viņi domāt, viņi prognozēt, viņi dizainēt. Ķīmija ir viena no jomām, kur ir sava domāšanas paņēmienu ķēde, kura ķīmiķi padara par ķīmiķi, kura ļauj sintezēt visfantastiskākās lietas. Vislabākais piemērs šī gada Nobel prēmija ķīmijā. Ja? Viņi ar ķīmijas metode var motoriņus uzsintezēt vissmalkāko, ja? Molekulārus motorus, visaugstākajā nanotehnoloģijas līmenī. Nekāds Schrödinger vienādojums nelīdzēs, ja tu neesi īsts ķīmiķis, kas zina visu to domāšanas veidu un ceļu, kā pie tādas lietas nonākt. Ja? Tā kā tas, ka es varu kaut ko reducēt, absolūti nozīmē, ka es kaut ko saprotu, vai savu tēzi, ka es viņu galvenāks, jo es varu reducēt, pienest kaut kādu pozitīvu vērtību. Ja? Visdrīzāk negatīvu. Tā, tas par to pazīmības lielu nozīmi zinātņu un zinātņu attiecībās. Bet paldies par jautājumu. Man patīk. Otrā daļa bija par... Bet tas nenozīmē, ka citi jautājumi nepatīk. Jā, es tā izrādos, ka... Jā? Alam bija, lai fizikā ir mīlestības formula. Mīlestības formula. Atkarīgs no fiziķa. Katram ir sava mīļa formula, katram ir sava mīlestības formula, es domāju. Какой вопрос, такой ответ? Я, tā. Jautājiet fiziķi. Bet tas atkal dzīves, jāsaprot. Ja fiziķi ir sastrīdējušies par, teiksim, oh my god, nē, es jums negribēju rādīt visu savu desktopu, ja? Slepenos pasaules iekarošanas plānus. Ja fiziķi sastrīdās par šo formulu, viņiem varbūt vienalga kādi viedokļi, kādas skaišļi, viens domā tā, cits šitā, bet eventuāli viņam jāizvēl kaut kas tāds, un tas pateiks strādā, vai nestrādā. Lūk, man kāds, atvainojies, es jums netošu, ja es pasaku jums, ka es jūs mīlu, ja? Vai ir formula, vai veids, vai metode, kā to varētu, tā kā noskatīt, kaut kādas metodas jau ir, ja? Vai runātām vajadzētu kaut kādam arī būt paredzamām sekām, ja? Un tas savs domāšanas veids, savs pieejas un visas tās lietas, ja? Bet šis veids, jā, tā nesīši strādā. Vienu pašu mirklīti, man liekas, es
man tik ļoti patīk jautājums, es atļaušos jums vēl visiem kopīgi nozagt ne vairāk kā 30 sekundes, bet es tieši šodien centos atbildēt uz šo jau, diemžēl, labi, interneta nav viss. Nesanāca, ir tāds komiks XKCD, my usual approach doesn't work here. Jā, tas par to mīlestības formulu. Pēc tam varbūt kaut kur, ja es atradīšu, noteikti parādīšu, jā? Es par diviem esmu parādīju mīlestības formulas, tādu māksliniecisku attēlojumu, jā? Formula arī bija. Jā, filma bija tāda padomju laikā, man liekas. Tāds no man kultūras kodu nāk padomju filmu. Atvainojies par brīžiem, iespējams. Mēs saprotamām referencēm. Vai ir vēl tādi jautājumi? Izskatās, ka laikam vairs ne. Pēdējais Matīs, jā. Tas Matīs pats vienkāršākais. Esmu dzirdējis, ka profesoram Ambainim iedvesmojoša grāmata, lai sāktu programmēt, bija kā pēcis mācīja māju saprātiņu programmēt, un vai jums ir bijusi kāda grāmata no kā? Es atceros to grāmatu, viņi nevarēja saprast. Es ļoti gribēju iemācīties programmēt, es nevarēju saprast to grāmatu. Kas mani ir iedvesmojusi, laikam, no konkrētām grāmatām nāk prātā, ir tāda, autors ir Makaviecki, Smatrif Korins, skaties saknē, tāds zinu to grāmatu, ļoti foršu uzdevumu krājums, un ne tikai uzdevumu, tā kā problēma no dzīves, reālas situācijas apraksts, un tad pavadienu kāds varētu būt risinājums, un vienmēr tādu ļoti negaidītu atrisinājumu. Ja? Tā man joprojām tā dzīve atmiņā, kad es par daudziem jautājumiem runāju, tā būtiski ir ietekmējusi. Un, droši vien, vēl būtiskāk ir ietekmējis tas fakts, ka to man ir uzdāvinājis mans tēvs, kas arī bija fiziķis, ja? Tas viss nāk komplektā. Labi, paldies. Es domāju, ka turpmākos jautājumus